Laikmetā, kad mēs arvien lielāku uzmanību pievēršam tam, ko mēs ēdam, veikalos skatāmies e-burtu klātbūtni, citu pārtikas piedaugu klātbūtni, ļoti svarīgi ir runāt arī par pareizu medību gaļas pirmapstrādi un medību gaļas pagatavošanu. Tāpēc šodien esmu atbraukuši uz Skandavu, ciemos pie Agra Ribas, kuram ir pieredze. Sveiks, Agra! Labdien! Agra, tev ir pieredze pārtikas tehnoloģijā, un tāpēc esam pie tevi, lai noskaidrotu, kā pareizi pēc veiksmīga medību procesa, kad dzīvnieks ir nomedīts, īstenībā sākās otrs process, pareizi šī medījamā dzīvnieka pirmapstrāde. Tāda lieta notiek, jā. Ar ko sākās šis process? Kas ir jāņem vērā? Process praktiski, kā visi mednieki arī to zina, jā, viss notiek ar to, ka pirmām kārtām ir, ka medījums ir nomedīts, ir pareizi jāizņem iekšēji orgāni, jā, lai nesabojātu to gaļiņu arī, kur ir nemazvērtīga, jā. Un tad, kad ir izņemti šie iekšēji orgāni, tad, protams, dzīvniekam ir jānovēl kāda un jāapstrādā viņš, jā. To mēs šodien apstīsimies bišķiņa gaitā, kā mums tas veiksies. Apstīsimies, kā notiek tā pirmapstrāde, kā notiek tā ādas novilkšana. Parādīšu, ko dara tālāk ar to gaļiņu, kā viņa tiek atdzesētavā, kur viņa uzglabājās vismaz nedēļu, un tikai tad viņa tiek sadalīta, lai lietotu to gaļiņu samām vajadzībām, uzturā. Jā. Normāli, ja medību apstākļos visbiežāk vīri, kā dara mežā, nomedīt dzīvnieku, mežā izlaiž iekšas, bieži vien mežā arī sadala, mēs lietojam parastos medību nažus, kas mums katram ir pie sāniem. Ja? Šodien man viens draugs iedeva komplektu, zviedru komplektu ar nažiem, kas ir domāti dīrāšanai vai dalīšanai. Tu varēsi apskatīt kā eksperts, novērtēt, vai šis komplekts ir izmantojams, un vispār kādi naži būtu pareizi jālieto, lai gaļu labāk sadalītu. Līdz tas nažs šodien te uz galvu. Tagad skatīsimies, kas ar tiem nažiem ir. Tas ir tāds dikti interesants. Šitais jau būtu tāds, kā varētu iekšējos orgānus izņemt ar šito nažību. Jā. Šitais labs filējumais nazis. Filēņas smukuri izņemt, karbonādīts smukuri izgriezt tā plāniņa. Ļoti plāns, ļoti asas nazis. Ļoti asas nazis. Šitais arī skaists. Un vēl ir komplektā mums tērauds, jā. Ko uzvilkt, jā? Jā, tērauds ir ļoti labs. Tērauds ir ļoti labs. Pilnīgi dzird, kā skan. Ļoti labs tērauds. Tērauds ir ļoti labs. Labas kvalitātes tērauds, jā, tiešām. Tātad stīri nāzi. Mēs atgriežam smuki vaļā ādiņu. Šādi te ādīrājam, lai mēs viņu varētu uz āķiem uzāķēt un pakārt, jo stirnu āzi, tāpat kā briedi, labāk ir dīrāt, kad viņš ir uzlikts uz āķiem, uz telferu pakārts. Šādi tad, ko es esmu manījis arī starp medniekiem un kļūdas, kuras pieļauj. Pie dīrāšanas jau īpaši kļūda nav. Kļūdas pieļauj tad, ja medījamo dzīvnieku nomedī un atstāja ar neizlaistiem iekšējiem orgāniem kādu laiku, ja, tad sākās process tāds nelabs, sākās smakošana tam dzīvniekam un vispārējais. Tas ir tas viens no svarīgākajiem. Ja dzīvnieks ir nomedīts, viņam pēc iespējas ātrāk ir vajadzīgs izlaist iekšējos orgānus. Tas ir ļoti būtiski un ļoti svarīgi. Un, teiksim, ja vēl mednieks var tā skaisti nomedīt, iešaujot kakliņā dzīvnieku, lai dzīvnieks vispār nemocās uz vietas ir nomirs beigas, to prasa mednieka ētika pat. Ja? Tad otrs ir nākošais, kas ir pieiet, lai būtu augstvērtīga gaļa, ja? Un pārgriezt rīkli, ja? Asinsvadu, lai iztek asins. Jo sirds vēl strādā, tiek izpumpēts asins laukā, ja? Un gaļa ir tīra no asinīm, un viņa ir daudz augstvērtīgāka. Dīrātavai normāli ir vajadzīga flīzēta grīda, flīzētas sienas, normāli ūdens, salvetes, nažu dezinfikcijamais aparāts. Tas ir tās minimālās prasības, kas ir vajadzīgas normālai medījamo dzīvnieku pirmapstrādes vietai. Tātad, kad medījums jau ir nodīrāts, ja? Visbiežāk medībās mēs redzam situāciju, kad šī gaļa silta vēl tiek sadalīta, ielikta celofāna maisos, sadalīta porcijās un ceļo uz mājām, uz dzīvokļiem.
Tā ir kļūda, bet mēs pie tā visi esam pieraduši joprojām no sociālisma laika, ja? Un nevaram nekādīgi no tā visa attiekt. Bet pareizi būtu tā, ka medījums ir nodīrāts, šādi kā viņš ir visā ķermenī. Viņam vajadzētu 4, 5, 6, 7 dienas atdzesētavā no 0 līdz -2 grādiem. Tādā temperatūrā nokarāties 7 dienas. Sauc to par, kad gaļa ir nogatavojusies. Viņa ir nogatavināta. Ķīmisks process, kas notiekās gaļā? Jā. Viņi visi muskuļi izstiepjas, saraujās, visi viņi staigā. Viņi jau pēc tā kā nomedīja. Mednieki jau paši ir redzējuši, ja? Kad dala gaļu, ja? Viņa vēl raustās. Ja? Nu, tā jau nav produkcija. Un šādi atdzesētavā šī produkcija 5, 6 dienas glabājās. Un tad, kad ir vajadzīga vai kā, pēc nedēļas ņemam ārā un nesam uz sadalu. Un sadalām to produkciju un lietojam sev uzturā. Kad šie procesi ir veikti un stirnāzes ir ielikts iekšā saldētavā, kā mēs redzam? Hello! Mēs izņemam ārā meža cūku, kur šeit jau ir nostāvējusi šīs 5, 6 dienas. Un dalīšanas procesu skatīsimies uz viņus. Tad bez paša medījuma tas, ko mēs dabonām gaļa, ir subprodukti, kas principā mednieku sabiedrībā ir ļoti cienījami produkti. Tātad akna, nieres, sirdis, ja, kas ir jāņem vērā viņu pirmapstrādē, apstrādē, gatavošanā. Es tūlītās to visu pastāstīšu par meža cūkas subproduktiem. Šeit ir meža cūkas akna. Akna ir ļoti laba, vesela. Pēc visiem parametriem, kā ir jābūt, visām maliņām jābūt ir skaistām šādi te novilktām. Ja? Visas maliņas arī skaisti ir novilkts. Ja? Šeit var redzēt, ka šeit ir ļoti prasmīgi izņemts žutas pūslis. Vēl jau nav problēmas. Ja pārgriežam to aknu, paskatāmies, kas viņai ir iekšā. Ja? Tātad pārgriežam, ja? Akna ir skaista, viendabīga. Viendabīgai jābūt. Ja? Nav nekādi baltumi, viendabīgi. Reku visu smuku var redzēt. Ja? Šitā ir perfekti tīra, skaista akna. Ja? Šeit ir nieres. Nieres arī ir ļoti veselīgas. Taukos viss tā kā pienākās, bišķiņi tauciņi riņķē. Ja? Nu, kā jau sivēnam pienākās, jo sivēns jau kviešos ēd. Ja? Iet kviešas ēd, nierītes ir labas. Nierītēm nav nekāda vaina. Nu, šeit ir sirds. Ja? Sirds arī ir laba, pārgriezta uz 4 daļām, lai dvēseli tiek debesīs. Viss tā kā medību procesā pienākās. Aknu var cept tajā pašā vakarā, mednieku mājā, pēc medībām, bet noteikti tam cilvēkam, kolektīvā noteikti ir kāds cilvēks, kas ir nedaudz zinošs, teiksim, paskatīties to aknu, ja? Vai viņa ir laba vai nav laba. Ja? Tātad tagad mēs esam izņēmuši ārā sivēnu, kurš ir nogatavināts pareizi 5 dienas. Ja? Buciņš mums paliek saldētavā gatavoties, tāpēc dalīšanas procesu pastīsimies uz šo te pērno sivēnu. Es kādreiz, protams, izmantoju šādus nažus dalīšanai, ja, ar koka spaliem. Šie ir Valmieras gaļas kombinātā. Ar šitādiem te es pats strādāju kādreiz Valmieras gaļas kombinātā. Es izmantoju šādus nažus. Sociālismā viņi bija atļauti ar koka spaliem, ļoti labi stērauts. Bet šodien mēs esam Eiropā, un Eiropas regulas mums neatļauj. Jo redziet, šeit uz koka var veidoties baktērijas. Sociālismā nebija baktērijas. Tāpēc mēs esam šodien pārgājuši uz zviedru nažiem. Ņemsim zviedru nažus. Ņemsim šādus te, kur ir plastmas, kur ir neslīdoši. Viņi neslīd spali. Ir labi, ļoti labi turās rokā. Ir īkšķis, kur uzlikt. Tā kā, pastrādāsim ar šādiem nažiem šodien. Atdalīsim sivēnam. Vajadzētu trāpīt šeit pa nūtīm. Jo, ja pareizi iegriežam šeit pa nūtīm trāp, tā viņš sauc, redzēt, ja, kā tā galviņa smuki atdalās. Tātad galviņa mums varētu aiziet augstākajā, piemēram? Galviņa aiziet augstākajā, jā, protams. Ja. Mēlīt augstvērtīgs produkts, ja, tas viss ir. Protams, ķersimies pie nākamā. Atgriežam vaļā pa vēderīt. Šādi smuki atlocam viņu. Atgriežam arī otru. Šeit ir izņemtas trihanēlas, ja? Šeit griež trihanēlā, redzēt, te vairs nekas nav palicis, ja? Un mēles pamatņam to atdod
uz pārtiks veterināro dienestā, atdod, ja, kur tiek veikta trihanelozes pārbaude. Ja. Pārbaude ir jāveic visām meža cūkām, ja, jo apmēram mums kolektīvā ir tā, ka apmēram no 100 cūkām 1-2 tomēr ir. Procents nav liels tātad, bet tomēr... Bet ir, jā, un mēs pārbaudām visas. Nākamais, ko mēs darīsim, izņemsim filēs, pašu labāko gabaliņu, kas šī medījumā ir. Filēs tiek sauktas vēl pa znota gaļu, pa irbītēm, ja? Pa zaķīšiem. Jā. Šis te ir tas gabaliņš, kas pienākās veiksmīgajam medniekam. Mazie trofēja, ja? Tā galva. Trofēja un filējas. Un filējas, ja? Un filējām šo te lieko daļu atdalām nost. Liekā daļa nav vajadzīga. Ja? Un šeit paliek, redziet, ja? Skaista filēja. Tā ir vismīkstākā gaļa, kas vismīkstākā gaļa, jā. Tas vismazāk, jā. Jā, šī ir visaugstvērtīgākā gaļiņa, jā. Tā kā, lūdzam. Ja strādā tieši pie kauķermeņa jāstrādā, ja, tad vajag profesionālos nažus, ja, un kā šis, ja, jo viņš neslīd, viņš rokā neslīd, ja, un viņš ir ļoti ērts. Šāds nažus ir ļoti labs nažus. Šādi mēs atdalām ribas no mugurkaula. Mēs atstājam kā priekšējos plečus, lai mums vieglāk būtu atdalīt. Šeit atcirst ribas, lai ir aiz ko pieturēties. Un tagad, kad tas ir izdarīts, tad mēs varam ņemt nost priekšplečus. Šādi tiek noņemts priekšējais plecs. Un tad mēs ņemam maļa, atdalām to, kas cūkai ir pats garšīgākais, ribiņas. Ja? Šeit būs vēl liela apstrāde, šeit šis gabals ir jācērt ārā, jo šeit tomēr ir hematoma, tas ir jāizcērt. Izcirtīsim to vēlāk, ja? Noliekam maļā. Mēs atdalām otru priekšpleci, kuram arī jāpajām. Šeit mums ir palicis mugurkauls, karbonāda, šeit ir kaklakarbi, šeit ir kaklakarbonāda, te ir īstā karbonāda, un šeit ir abas pakaļciskas. Tagad atdalīšu pakaļciskas, tā kā es atdalu saviem medījumiem. Ir jau visādi tie metodas, visādi paņēmieni, bet viens ir tāds, ka jānam šādi, šeit atkal, un nazi laižam iekšā. Nazi laižam šādi tur dziļi iekšā, jo tur ir vajag labā gaļiņa. Redziet, šeit tā paņēmam, ja? Un šādi mēs atdalām pakaļējot cisku. Un šādi viņi izskatās, tikko viņi bija klāt. Ja? Bieži vien tieši šis te gabaliņš paliek klāt pie aizmugurē. Tas gabaliņš var palikt klāt, jā, bet šeit, teiksim, ir vairāk, tas kauls, astes kauls, jā, bet viņš skaistāk izskatās, kad viņš ir kopā ar cisku. Jā, tā ir, ļoti smuka. Atkal nazīt laižam tur iekšā. Jā. Šādi te, šādi te, un mēs atdalām atkal otru pakaļ cisku, paskaties, kas pa šķiņķīt, ja? Šeit ir augstvērtīga kas pa produkcija, ja? Augstvērtīga produkcija, augstvērtīga gaļiņa, ja? Kur ir atdzisusi, mīksti, forši, griežās kā vajag, ja? Super. Un šī gabala mēs varam arī izgriezt karbonādu, ja ir vēlēšanās. Paņemam gar mugurkaulu tieši. Vai atdalīt karbonādu vai ne, tas arī ir gaumas jautājums, ko gribās gatavot, ja? Protams, tas ir viss tikai no kulinārijas viedokļa. Katram kas patīk, ja? Kāds grib ar kalniņu, kāds grib bez kalniņu, uztaisīt karbonādīt, ja? Šitais ir tas labākais, mīkstākais rīgabaliņš, ja? Un šādi te mēs viņu nām. Šādi te mums iznāca, ja? Karbonāda. Vēl vairāk viņa apstrādā. Tad mēs noņemam šo te daļu nost. Šeit ir tāda daļiņa, ko vēl var noņemt karbonādiem nost. Un šo te plēju nost, ja?
Šī te plēja manās nost. Tā, tagad šī pusīte arī skaista. Šī ir kakla karbonāde, un šī ir tīra karbonāde. Ja? Nākamajā raidījumā turpināsim gaļas apstrādes tēmu un apskatīsim gaļas sagatavošanu dažādos kūpināšanas veidos.